ir drusku divreiz lielāks platumiņš nekā baltais. Nu, baltā krāsaiņa apzīmē cēlumu, godīgumu un arī padošanos. Nu, negribējās tev padoties, bet latviešu tautiņa tāda maziņa tautiņa, kad ļoti bieži nāca dažādi, gan zviedri, gan poļi, gan krievi, arī vācieši, par ko es stāstīju. Visu laiku viņiem bija kaut ko jācīnās, bet, lai cīnītos, bija vajadzīga drosme, varonība, drošsirdība, nepadošanās, ja? Un to simbolizē sarkanā krāsa. Lai tā tautiņa maziņa, bet vienalga viņa bija drošsirdīga, gribēja uzvarēt un negribēja padoties, ja? Nu, tā ir tāda maza vēstures lapas pustīte, ko es jums varu pastāstīt, kā radies karogs un no kura gada. Un latviešu karogs ir viens no visvecākajiem karogiem visā Eiropā. To ir pierādījuši vēsturnieki. Tā kā viens no vecākajiem karogiem ir mūsu latviešu karogs. Bet mums ir arī simboli, jā, mēs par ko sākam. Pats pirmais, nedzirdot ne valodu, neko, mēs zinām, sarkanbalts vecums, tātad ir latvieši. Otrais simbols, kas ir tāds pie sienas mums ir? Jā, bērni, tas ir ģērbonis. Redziet, tur arī apakšā slaidā lentītē tiek sarkanbalts, sarkanais karogs akcentēts. Redziet tāds, ja? Bet kas tāds? Trīs zvaigznītes. Jūs ziniet, ko nozīmē trīs zvaigznītes ģērbonā? Ziniet? Kur ir Latvija? Paskatieties, šeit ir Latvija, ja? Redziet, kur ir Latvija? Un viņai ir novadi, ja? Latvijai? Jā. Ir kādi, nu kāds novads, jūs ziniet? Vīdzem būs šeit. Labi, kāda vēl kāda? Jā, Latgale būs šeit, jā. Un Kurzeme. Tad vēl Zemgale nebija sadalīta, un tāpēc arī šis zvaigznītes nozīmē Kurzeme, Latgale un Vidzeme. Jā, tagad tas ir ģērbons. Un vēl, tad, kad olimpiādē uzvarēja, kāds ieņem pirmo vietu olimpiādē? Jā. Kas viņš tāds bija, ko viņš darīja? Jā, bērni, jā, labi. Un tagad pacēla karogu. Un kas tur vēl skanēja? Jā, himna. Kāda himna? Latviešu himna. Mēs bijām ļoti lasni, vai ne? Bijāt jūs visi lasni? Un mēs dzirdējām olimpiādē latviešu himnu. Tās mazās valstis. Mums izliekās tā Latvija tik liela šeit uz kartes, ja? Bet paskatīsimies šeit blausiņā. Cik viņi ir maza, mēs rasti viņu, kur atrodiet, kur viņi